Un viena no tādām zelta frāzēm ir, ko viņš saka, es esmu vairāk paņēmis no alkohola, nekā alkohols ir paņēmis no manis. Tā ir tāda spārnota frāze. Ronalds Kītons, kurš sarakstīja šo lugu, viņš ir izvēlējies tādu ļoti interesantu ceļu, parādīt Winstonu no tās cilvēcīgās puses, viņa cilvēcīgās īpašības, to, kam viņš savā dzīvē ir gājis cauri, kamēr viņš ir nonācis līdz tam. Un faktiski cilvēks, kurš ir 2 pasaules kariem gājis cauri. Un vēl pirms tam, vēl dažādiem kariem, ja, gan Indija, gan Sudāna, Dienvidāfrika, Kuba un viss tā tālāk. Tas man bija pārsteigums, jo mēs jau vairāk droši vien zinām par to, kas attiecas uz Otro pasaules karu un par viņa lielajiem nopelniem, bet šeit tas viss ir drusci citā rakursā pagriezts, un tas ir tas interesantais, man liekas, kas tajā lugā ir. Es jau tā pietiekoši ilgi šajā teātrī strādāju, pagājuši 43 gadi, un man jau visu laiku likās, ka tas teātris tā tāda ampulēšanās un tāda jautra rotaļa ir, bet šis pusgads mani pārliecināja par kaut ko citu, bet tas bija ļoti vērtīgi. Ļoti vērtīgi un skaisti, un materiāls ir tāds, viņam ir tā priekšrocība, ka viņam ir iespēja visu laiku attīstīties. Es faktiski esmu ļoti pateicīgs gan Evitai, gan Rēnim, ka viņi to izdomāja, man piedāvāja. Un tagad es varu teikt, ka man viņi ir uzdāvinājuši ļoti skaistu, veselu pusgadu. Līdz mēs esam jau nonākuši drīz līdz pirmizrādei.